Sveiki, kolēģi! Parādīšu, kā Teams vidē var izveidot atsevišķus kanālus galvenajā grupā un pēc tam sekot tajos līdz skolēnu darbam grupās. Un tad šeit jums ir jāizvēlas kanāla pievienošana un ļoti vienkārši jūs, piemēram, ierakstiet grupas nosaukumu, un lai šī grupa būtu paredzēta tikai jums un tās konkrētiem grupas dalībniekiem, tad jums ir šeit konfidencialitāte jānomaina uz privātu. Tālāk šajā sadaļā jūs ievadīsiet attiecīgo skolēnu vārdus, kurus jūs esat ievietojuši šajā grupā pēc jūsu ieskatiem vai pēc kāda cita sadalījuma. Un tad attiecīgi spiežat pievienot, un šie 4 konkrētie skolēni strādās pirmajā grupā. Spiežam gatavs, un šeit jūs redzat, parādās tātad šī konkrētā grupa. Tā jūs varat, ja jums ir klasē, piemēram, 20 skolēni, jūs varat izveidot tieši šādā pašā veidā, atkal pievienojot jaunu kanālu 2. grupu, 3. un 4. Un tad, kad skolēns atvērs vaļā grupu ekonomika 11a, viņam šeit parādīsies tikai tā grupa, pie kuras ir pievienots viņš pats. Un tad, kā es to parasti daru, sadaļā vispārīgi mēs satiekamies stundas sākumā uz kopējo tiešsaistes sapulci, izrunājam visu to, kas ir plānots stundā darīt, un tad es aicinu skolēnus doties katram uz savu grupu, un pirmais, kurš atver grupu, spiež tikties un uzsāk tūlītēju sapulci. Un tad šeit ļoti labi man kā pedagogam parādās tādas kameriņas, ka es redzu, ka šī sapulce notiek, es varu uzspiest virsū uz konkrētās grupas, un šeit parādīsies, ka notiek sapulce, un man būs iespēja viņai pievienoties. Un tas ir līdzīgi, kā Zooms piedāvā šīs breakout rooms, tad šeit jūs vienkārši pievienojaties, un jūs ienākat viņu sapulcē, viņi var uzdot jums dažādus jautājumus, jūs vienkārši varat apjautāties, kā viņiem klājas, kā viņiem veicas ar uzdevumu izpildu un tam līdzīgi. Un tad, jā, tas ir īsumā par grupu veidošanu. Protams, ka viņi var arī jūs pašu paaicināt, ja viņiem pēkšņi grupu darba veicot rodas kaut kādi jautājumi, tad viņi var jūs šeit vienkārši tagad nevar nodemonstrēt, šeit sadaļā viņi var jūs uzaicināt.